Sveiciens! Ja mēs runājam par organisma attīrīšanu, pats svarīgākais, ko cilvēkiem ir jāsaprot, tā nav viena metode. Tā nebūs tikai sulu kūre, tā nebūs badošanās, tas nav apses mizas pulvera lietošana bez papildus atbalsta. Tā pat nebūs viena burvju kapsula, jo organisma attīrīšana ir process, un vēl vairāk, tas ir sistēmisks process. Un problēma sākas tajā brīdī, kad cilvēks mēģina ar vienu instrumentu izdarīt visu iespējamo darbu. Piemēram, cilvēks izvēlas sulu kūri, viņš vairākas dienas dzer tikai sulas, domājot, ka tādā veidā attīrās. Bet kas realitātē notiek? Organisms saņem lielu daudzumu fruktozes un glikozes, sevišķi, ja izmanto augļu sulas, lai garšīgāk, kas bieži cilvēkiem tā ir. Aknām tas ir papildus slodze, nevis atvieglojums. Jā, protams, kaloriju ir mazāk, cilvēks var pat zaudēt svaru, bet tas nav tas pats, kas attīrīšanās. Tieši tas pats ar badošanos. Cilvēks neko neēd, organisms pārslēdzas izdzīvošanas režīmā. Tas ir ļoti liels stress. Bet, ja izvadu orgāni nestrādā pietiekami labi, tas viss, kas tiek atbrīvots, vienkārši netiek izvadīts no organisma ārā. Protams, organisms pats attīrās. Katru dienu ir aknas, ir nieres, izvadu orgāni. Jautājums ir tikai viens, vai viņam ir resursi un vai viņam ir atvērti izvadu ceļi, pa kuriem lieko izvadīt. Ļoti bieži cilvēki sajauc attīrīšanos ar tievēšanu. Ja tu samazini kalorijas, izslēdz cukuru, izslēdz pusfabrikātus, jā, protams, tu dari ļoti labu darbu savam ķermenim. Tas jau ir neliels solis veseluma virzienā. Bet tas vēl nenozīmē, ka notiek efektīva attīrīšanās. Attīrīšanās nozīmē, ka toksīni tiek ne tikai kustināti, skaloti, bet arī sašķelti, neutralizēti un izvadīti ārā no organisma. Ja šī ķēde nav pilna, process nenotiek līdz galam. Ir 3 galvenie posmi, lai organisms reāli attīrītos, kas cilvēkiem parasti nav zināmi. Pirmais posms – sagatavošana un drenāža. Tas nozīmē, ka mēs vispirms atvedam izvadu orgānus – aknas, žults, zarnas, nieres, limfa. Ja žults neplūst, tauko šķīstošie toksīni neizvadīsies labi. Ja zarnas būs lēnas, viss uzsūksies atpakaļ asinsritē. Ja nebūs ūdens, nekas vispār nepārvietosies. Ja nav kustības, limfa stagnēs, un limfa ir mūsu kanalizācijas sistēma, ir ārkārtīgi būtiski, lai tā labi darbojas. Un te lielākā daļa cilvēku kļūdās. Viņi sāk ar agresīvu attīrīšanu, bet ķermenis nav bijis sagatavots. Otrais posms – aktīvā attīrīšana. Tikai tad, kad ķermenis ir sagatavots, nāk rūgtvielas, antiparazitārie līdzekļi, dažādi detoks organisma attīrīšanas instrumenti. Bet ja šis posms tiek uzsākts bez sagatavošanās, bieži cilvēki jūtas sliktāk, nevis labāk, un nobīstās. Un tas ir ne tāpēc, ka metode ir slikta, bet tāpēc, ka ķermenis netiek galā ar slodzi, jo nav veikts mājas darbs, nebija sagatavots ķermenis pirms tam pareizi. Trešais posms ir izvadīšana un saistīšana. Šis ir kritiski svarīgs posms, ko bieži ignorē. Ja toksīni tiek pacelti asinsritē, bet nav šķiedrvielu, nav pietiekama ūdens daudzuma, nav normālas zarnu darbības vai sorbentu, tad viss vienkārši var uzsūkties atpakaļ, radot izteiktas attīrīšanās krīzes, kas ir saindēšanās pašam ar saviem toksīniem. Un tad cilvēks saka, man no organisma attīrīšanās palika tikai sliktāk. Ūdens ir pamats, bez kura nekas nenotiek. Ja mēs nedzeram ūdeni, vispirms ir jāmācās dzert ūdeni. Šeit vispār nav kompromisu. Organisms attīrās šķidrumā, limfa plūst šķidrumā, toksīni izvedās šķidrumā, akna apstrādā šķidras asinis efektīvāk nekā biezas. Ja cilvēks nedzer ūdeni, viņš nevar attīrīties fizioloģiski. Un tas nav tikai par izdzert litriem ūdeni, runa ir par sistemātisku, regulāru hidratāciju, kas ļauj šķīdināt žulti, uzlabot nieru filtrāciju, aktivizēt limfas kustību. Te ir svarīgi ūdens kvalitāte un dzeršanas režīms, jo šūnā neuzsūksies krāna ūdens vai lēts dzeramais ūdens, ja tajā nav pietiekami minerālvielu, kas ir būtiski, lai ūdens nonāktu šūnās. Bez šī, jebkura metode būs tikai daļēja. Zarnas un bioplēve. Šis ir vēl viens līmenis, ko cilvēki bieži nesaprot. Zarnās uzkrājas ne tikai pārtikas atliekas, fēces, tur veidojas arī bioplēve, gļotu aizsargkārta, kurā dzīvo mikroorganismi. Un kamēr šī bioplēve nav noārdīta, antiparazitārie līdzekļi nestrādās pilnvērtīgi, uzturvielas neuzsūksies efektīvi un attīrīšanās būs virspusēja, neefektīva. Nepietiek tikai neēst sliktu ēdienu, padzert apses mizas pulveri vai tikai dzert daudz ūdeni. Ir nepieciešama arī mehāniska
un funkcionāla zarnu attīrīšana. Par zarnu traktu un bioplēvi gan vairāk stāstīsim nākamajā webinārā par gremošanas sistēmu un zarnu trakta veselību. Kāpēc monodiētas un ekstrēmas metodes nestrādā? Kad cilvēks sēž tikai uz kefīra, vai tikai uz sulām, tikai uz ūdens, vai tikai badojas, viņš bieži vien zaudē svaru, jūtas vieglāks, reāli arī izskatās labāk sākotnēji, bet tas nav pilns attīrīšanās process. Bieži tas ir kaloriju deficīts, šķidruma zudums, muskuļu masas zudums un liels resursu zudums bez pietiekamas kompensācijas, un pēc tam viss atgriežas. Atjaunošana. Posms, ko visi aizmirst. Attīrīšanās nav beigas, ir vēl viens elements, kas ir būtisks, un tā ir tieši atjaunošanās. Jo attīrīšanās ir tikai puse no darba, jo katra attīrīšanās patērē minerālvielas, iztukšo rezervju sistēmas, rada stresu ķermenim. Ja pēc tam nenotiek atjaunošana, mikroelementi, aminoskābes, labās taukskābes, zarnu mikrobioma sakārtošana, tad organisms paliek vēl vājāks nekā pirms tam. Un tad cilvēks saka, es attīrīju organismu, bet man nav labāk vai ir palikusi sliktāka imunitāte. Organisma attīrīšana nav par ekstrēmām vai daļējām metodēm. Tā ir par sistēmu, par sagatavošanu, izvedceļu atvēršanu, pakāpenisku slodzi un obligātu atjaunošanu. Un tikai tad, kad viss ir sakārtots, organisms sāk darīt to, ko viņš prot vislabāk – pašattīrīties un atjaunoties. Esiet viedi, esiet gudri, veiciet organisma attīrīšanu apzinātībā, tikai tad var iegūt vislabākos rezultātus.